Mēs varētu devalvēt, bet mēs dabūtu uzreiz mājsaimniecību bankrotus. Mēs varētu uztaisīt peldošu kursu, bet arī tas pats, droši vien, ka viņš nokrist uz leju uzreiz šausmīgi ātri un mums būtu mājsaimniecība bankrotā kā tā. Mēs varētu devalvēt un nekavējoties ieviest eiro vienpusējā kārtā. Un varbūt tās tajā brīdī arī valsts varētu norakstīt daļu no parādiem, lai mēs būtu konkurētspējīgi, bet arī to paveikt nav viegli, jo tam iebilst Eiropas centrālā banka, līdz ar to tas nav praktisks risinājums. Un vēl viens risinājums, kas man šķiet visprātīgākais, ir devalvēt un pārvērst parādus latos, valstī kompensējot tos zaudējumus, kas rodas bankām. Lai saprastu, kā es domāju, kāpēc tā būtu jādara, es gribētu atgādināt, ka kapitālismā izaugsme notiek tā, kad uzņēmumi gūst peļņu, peļņai tiek pievienots kredīts, ar kuru uzņēmumi aizņemās naudu, iegūst investīcijas, to naudu, kas tiek ieguldīta attīstībā. Pievienojot šai attīstības naudai idejas, rodās praktiski izaugsme. No šejienes tātad mūsu iespējas izaugsmē ir tādas, ka mums vajadzētu tātad palielināt pirmu peļņu, kur šobrīd ir apgrūtināta dēļ tā, ka ir mazs apgrozījums un pārāk lielas saistības. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mums būtu kredīts. Tas nozīmē, ka bankām būtu jābūt skaidrībai par to, kāda ir ekonomiskā situācija, vai mēs esam nonākuši apakšā, vai mēs ejam izaugsmē vai nē. Mums būtu jāapstāda naudas bēgšana no Latvijas, jāatsāk ārvalstu investīcijas un jārada rūpniecība. Tādā veidā ekonomika varētu atsākt savu izaugsmu. Citu praktiski arī nekāda veida nav. Un līdz ar to ekonomiskajai politikai būtu jādomā par to, kā to izdarīt. Manuprāt, labākā izvēle, kas risina šos visus jautājumus, ir devalvācija un parādu konvertācija uz latiem, valstī kompensējot banku zaudējumus, plus aktīva rūpniecības politika, kas nodrošinātu, ka mēs sākam kaut ko arī praktiski ražot, nevis tikai būvēt nekustamā īpašuma ciematus. Mums pat labam ir ārvalstīs, mēs esam aizņēmušies ar 19 miljārdiem eiro kā privātā sektorā. Ja mēs, piemēram, devalvētu 30% latus, tad bankām būtu nekavējoši zaudējumi 5,7 miljārdu apmērā. Ja 50% sek Latvijas valsts, 25% Zviedrijas centrālā banka un 25% zaudējums pašas bankas, tad ekonomika būtu atveseļota, Latvijas valsts iztērējusi mazāk naudas nekā viņi pat labam plāno iztērēt esošajā ekonomikas glābšanas plānā. Parādu sloks būs sadalīts vienmērīgi, un arī banku zaudējumi nebūtu lielāki nekā viņi ir tagad, pat mazāk. Mēs atrisinātu privātu personu kredītu īpatsvara problēmu, kas bija problēma, par ko es rādīju pirmajā slaidā. Valsts vismaz pat labam vēl ir ļoti maz aizņēmusies relatīvi skatoties un noteikti var to atļauties. Mēs atrisinātu problēmu ar ļoti augsto lata kursu, tāpēc, ka mēs panāktu to, ka cenu līmenis būtu atbilstošs mūsu spējai ražot. Ja mēs nemākam īsti labi ražot, mēs neesam iemācījušies, bet tad mēs arī nekad nevarēsim labi ražot, ja mums būs tik grūti to izdarīt dēļ palielinātām cenām pār lietu. Mēs izbēgtu no kredītņēmēju bankrotiem tādēļ, ka gan ekonomika sāktu stimulēties, gan arī reālais parāda līmenis būtu krities. Līdz ar to mēs novestu gan pie parāda sloga mazināšanas, gan arī mēs panāktu to, ka mums būtu skaidrība, vai bankas ir attīstības peļņas stāvoklī vai zaudējuma stāvoklī. Citādi viņas ir tādi zombiji, kas paši īsti nezina, cik liela ir viņa peļņa vai zaudējuma, tāpēc, ka viņi nezina, cik daudz cilvēku būs spējīgi atdot kredītus atpakaļ. Mēs atrisinātu problēmu ar pārāk mazu rūpniecības daudzumu. Protams, ka devalvācija pat kā tādu neko nedarītu, bet vismaz viņu padarītu iespējamu eksportēt vairāk. Vismaz nebūtu tā, ka manā maksimā blakus manai mājai lētākais siers ir ražot Vācijā, nevis Trikātā, kas ir pilnībā man šķiet nepareizi un tikai liecina par to, ka Vācijā ražot acīm redzam ir izdevīgāk, ja jau viņi var atvest sieru pa lētāku naudu mums. Un
Līdz ar to arī tas padarīt iespējamu rūpnieciskās attīstības uzsākšanu. Mēs varētu risināt lauksaimnieku problēmas, piemēram, palielinot kredītu lauksaimniecībai un nodrošinot to, ka, piemēram, Trikātes sieru rūpnīca ir spējīga iepirkt pienu un ražot izdevīgu sieru šeit pat Latvijā un ir spējīga konkurēt ar vāciešiem. Bet, protams, arī šim ceļam ir vairāki riski. Pirmkārt, risks par inflāciju, risks par neskaidrību, risks par to, ka būs augstas procentu likmes un ka mazināsies kredīta apjoms. Un šie riski visi ir jārisina. Inflācijas risks ir zināms no iepriekšējām devalvācijas epizodēm citur pasaulē, būs parasti 50% no devalvācijas apmēra. Piemēram, ja mums būtu devalvācija par 30%, ticamākais mūsu inflācija būtu 15% nākošā gada laikā. Tas īstenībā būtu labi, ja mēs ļoti labi, ka mēs tagad runājam par valūtas maiņas kursu tagad, nevis agrāk, jo agrāk, kad mums bija, piemēram, inflācija pašiem 17%, un mēs vēl palielinātu viņu ar devalvācijas apmēru, tad iespējams mēs radītu pavisam lielu inflāciju, un tas varētu radīt lielas problēmas. Šobrīd, kad mūsu cenas krītas, tad inflācija būtu tikai jauks ekonomikas stabilizējošs faktors. Līdz ar to šis ir labs brīdis, kad to darīt. Mēs varētu risināt neskaidrību tā, ka es domāju, ka būtu jākomunicē, kādēļ tas tiek darīts un kāda ir programma. Un kad ir redzams, ka tā nauda, kas tiktu iegūta šādā veidā, tiek ieguldīta valsts tālākā attīstībā un rūpniecības atbalstā, un ka tas radīs praktiskas darba vietas cilvēkiem, lai viņiem nebūtu jābrauc projām, un ka tas radīs Latvijā ilgtspējīgu un kvalitatīvu ekonomiku. Es domāju arī, ka mums būtu jārisina kredītu trūkums, tādēļ, ka visa šī neskaidrība ļoti apgrūtina privāto banku stāvokli, un viņas īsti nezina, kāda ir situācija, vai viņām tagad varēs atļauties dot atkal kredītus vai nē. Un tāpēc es domāju, ka mums daļa no devalvācija iegūtās naudas, jo devalvējot rodas diezgan daudz naudas, būtu jāiegulda attīstības bankām, paredzot šo naudu rūpniecības kredītiem, kas nodrošinātu to, kad atsākās rūpnieciskā būvniecība un jauna rūpniecības attīstība, un kas sekot un dotu tādu iespēju pārējām bankām sekot šim un arī izmantojot to valsts velkoņa lomu attīstīties tālāk. Es arī domāju, ka mēs varētu pensiju naudu sākt investēt Latvijā. Latvijas pensiju sistēma ir ļoti līdzīga Čīles pensiju sistēmai praktiski visā. Izņemot tajā, ka Latvijas pensiju fondu naudu var ieguldīt ārvalstīs, bet Čīles pensiju fondu naudu var ieguldīt tikai Čīlē. Un līdz ar to Čīles, piemēram, pensiju fondi ir ieguldījuši ļoti daudz naudas lašu audzētavās Atlantijas krastos, kas ir radusies to milzīgu nozari Čīlē, kas tagad eksportē milzu daudzumu lašu Amerikas Savienotajās valstīs, kur ja Latvijā parasti visi pērk Norvēģijas lašas, tad tur pērk tikai Čīles lašas, kas tika radīts caur šo pensiju fonda naudu. Kamēr mēs pat labam šo naudu izvietojam spekulācijās Wall Streetā, un es dzirdu Grieķijas vērtspapīrus uzpērkot un ko vēl ne. Faktiski padarot bagātākus ārvalstu uzņēmumus. Un es domāju, ka pensiju naudu, protams, būtu jāatspēj apsaimniekošanā pašām bankām, kas to varētu efektīvāk ieguldīt, bet būtu jānosaka, ka viņi var ieguldīt Latvijā, kas radītu mums jaunu kredītu un jaunas iespējas izaugsmē.